Allah! Stop, kaptein! Tur iekārtot paraugu! Kas jums tur ir? Moskva rovēstē, paskaties! Ūdens! Ūdens līdz kojām! Gunnar, bet tu nesaproti! Nesēdi, ej palīgā steipam! Kapteini, rādio taču tev darbojas! Visiem, kas mani klausās. Runā Albatros. Lūdzam palīdzību. Grimstam, vai mani dzirdat? Albatros lūdz palīdzību. Grimstam, vai mani kā dzird? Albatros grimst. Mēs atrodamies 64. kvadrātā. Albatros lūdz palīdzību. Mēs atrodamies 64. kvadrātā ziemeļu austrumu stūrī. Vai mani tiešām neviens nedzird? Četrdēļ kreisajā pusē. Vēl pāris minūtes un... Es esmu pelnētāju ar saviem 9 pudiem. Ansi! Ansi! Ko tu brīnies, stulbeni? Mēs taču ejam dibinā! Ir jāpeld! Es palikšu te. Tūlī būs kuģis. Es izsaucu. Man izdevās izsaukt. Tu melo! Tas taču ir ārprāts gaidīt nāvu kā aitām. Nekur tu nelēksi! Man par tevi jāatbild! Vai nu visi vai? Tu domā, mēs negribam savas sievas! Es esmu kapteinis! Es tev aizliedzu bēgt! Tūlī būs kuģis! Atjēdzies, kapteini! Es negribēju uz jūras. Gundar! Pavasarī es būtu aizgājis krastā. Es Gundar! visu zināju. Gundar! Nē, liec mani mierā! Liec mierā! Varbūt kāds kuģis! Gundar! Laid mani vaļā! Laid vaļā! Veči! Nu, saņemās, veči! Aiziet! Ansi! Aiziet! Ansi! Pagaidi! Es tūlīt! Ansi! Ansi!
kāda gaisa. Tu cilvēks staiga, ka tā mērkas un galā nekad nevar paredzēt, kas tur notiks. Kad tu tā kā Nāc mājā, nāc. Opa. Un ko tu step tur guli? Kad citi iet uz ostu. Tev naudiņīs, ko tad tu darīsi, ko? Tad tev nebūs vairāk maizītes, ko ēst, ko? Vai, tas nav labi, tas nav labi. Opa. Nu, tad paskatīsimies, kas te man būs. Viena kabata tukša, nu jau un otrā ar nav nekā. Nu, ko tādu draņķi met jūrā? Vai tu nevarēji kas gadīties, jā? Nav laimes vecam puikam. Neiet nešāni, tas steigā. Ildo, Kas ir? aizej uz bodu, man gribas alus. Tikai alus? Ko tu neprasi, kā man gribas? Kīmas zvaigzne. Kad tu beigsi to stepu mocīt, ko? Ļauj taču vīriņam arī jūriņā pašūpoties. Vai tu arī nāksi? Ejam. Ildo, man gribas alus. Nevēlas. Ak, Dievs, step! Un neko citu pa šiem 8 gadiem tu neesi izdomājis. Nu, beidz muļķoties. Lien laukā. Ērika. Kas tad ir? Un tas ir lielais steps. Aizdarvē, paslēpies kā. Ērika, man tev...
Labi, labi. Tu aizi līdz Nordiem. Vecais būs nokūpinājis zušus vakaram. Labdien, Anna. Steps. Labdien. Nu vienreiz atnāci. Es gan šoreiz, Es to domāju lopu. patiesībā sakot, šoreiz pie vecā Norda. Nāc pieturi. Labi. Vai dieni, tev jau tas striķis te galīgi vaļā atnācis. Nu, kas ir? Oi, tā, nu, gan tev ir aita, nu, pagaidi. Tā. Nu, labi. Man jau te tikai tāds kušķīts palicis. Tas ir labi, Step, ka tu atnāci. Nu, ko es sievišķis tagad mazajiem, lai pastāstu? Ne man tās saprašanas, nekā. Un kā iesākam par to runāt, tās lapjums acīs un rīkle ciet. Nepaiet jau tāda diena, kad nepieminēt tēvu. Viņš mūs visiem kā dzīvs. Es jau sen taisījos pie jums atnākt. Vai nu es nesaprotu, Step? Tu jau man nemaz neesi prasījis, kā tas notika. Nu, gan jau. Kad sirds būs nomierinājusies? Jā, un Ērika. Ko, Ērika? Nu, prieks, nu. Viņai tiek tagad prieks par tevi, nu, ka tu... Ak, tā. Nu jā, un tagad tu domā, jūs visi tagad domājat, saka, kas te Ērikai nekaiš citiem bēdas viņai vīrs pie sāniem. Nu, par citiem es nezinu, bet es reizēm tā domāju. Nu, bet kā tā citādi? Bijusi viņa manā vietā, viņa jau domā tāpat. Bet tas jau nav skaudības dēļ, Step. Un par tām bēdām... Mūsu Ansis bija zvejnieks. Un piedzēries šofers viņu nedrīkstēja sabraukt. Un ja puikas kādreiz gribēs iet jūrā, tu domā, ka es viņiem aizliekšu. Anna, bet tev būs tagad... Es tev varētu šo to palīdzēt. Ansis bija meties uz dēliem. Skaties. Veseli 4. Un 5. arī būs dēls, par to es esmu droša. Ansis zināja, ko dara, kad likās man blakus. Tas ir mūsu kapitāls. Tev būs grūti, Anna. Es tev patiešām varētu, kā saka... Ansi mūs neviens nevar atdot. Un ar pārējo mēs paši tiksim galā. Vīri gāžot Vimbas krastā, vai tu vari uz to mierīgi noskatīties? Paklausies, Anna. Kā tev liekas? Tavs Ansis. Nu, ja viņš būtu izkūlies, viņš iet atkal jūrā. Ansis bija zvejnieks. Tā tad ietu. Arī tu iesi, Step. Tu jau zini, ka tas nav Vimbu dēļ. Tu jau pats zini, ka tas ir pavisam kaut kas cits. Un tev nevajag veltīgi sevi tā mocīt.
lēnām, netrako. Lēnām. Dod, stop! Oh. Malacis. Lūdzu. Albi, nu tad beidzot. Jubilāri, augsta laima un prieka. Mana mīļā mazskundze, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Tas ir labi, kad tu smaidi. Sieviete, kas smaida savā dzimšanas dienā, vēl nav veca. Tā, un tā ir mana privāta šofere Fannija. Priecājos. Nu, sieva viņa man vēl nav, bet zini, kā dzīvē viss plūst, viss mainās. Nu, labi. Kā saka, man ziedonis nepārtraukti nenorīt. Nāciet Pagaid, iekšā. tas vēl nav viss. Vai, Albi, vai paldies. Nu, veid mūs iekšā. Nu, nāciet, nu. Nu, lūdzu, nāciet iekšā. Iekārtojieties, jūtieties kā mājās. Bet tu lozu un galvini lūdzu noņem nost. Vai, bet tas taču ir tik jauki. Šogad tu atkal paliec 5 gadus jaunāk par mani. Nu kolosāli. Kolosāli. Ar tādu galvu varētu strādāt avīzē. Es tāpēc par Stepu vienmēr esmu teicis tā. Ja Steps ko dara, tad viņš zina, ko viņš dara. Nu, paklau, kur ir tas tavs jūras laupītājs? Faņi mirst nost, es nepacietības viņu ātrāk ieraudzīt. Vannas istabā ir silts ūdens, pēc ceļa putekļiem, es domāju. Aha. Albi, nu tu taču te visu zini, nu? Nu, labi, aizdīsim un ieliksim to bērnu vannā. Vai karsts. Nekas. Jā, vēlas, kur tas Steps kasās tik ilgi. Tādā laikā grūti plānu izpildīt. Nu, pareiz, bet uz Džordža sēkļu viens tāds BMRT nozvejo vairāk nekā viss zvejas kolhozs tupelis kopā. Jūs kaut ko no zvejošanas saprotat? Jā. Paklausies, Faņa, es būšu beigts. Ko tad jūs saprotat? Ļoti daudz. Tas ir mans pienākums. Jūs esat no ministrijas. Nē, es esmu Krastupes kolhozs priekšsēdētājs. Ko, jei, bogu? Pustopu, tu arī balsoji par šo progresīvo inteliģentu. Nu, lūdzu. Lūdzu, ciemiņas pie galda. Nē. Es vispirms esmu apsolījies savam bērnam parādīt mūsu varoni. Vikas, nu, bet lai būtu tā, kā mēs norādījām, ja? Nu, puikas, tagad esam visi rindā nostājušies. Reize ievelkam elpu, sagatavojamies un... Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Nu, tagad tikpat droši atkal visi iekšā uz priekšu labvakar. Nu, redz, ka nāk lielie dziedātāji. Vai dienīgi patiešām viss ir sanākuši? Nu, sveiciens visapkārt. Nu, nevajag sēdēt uz akas. Vajag taču iet iekšā, vai tas aizies nemaz iekšā. Nāc tik iekšā. Paņā! Sveiciens priekšsēdētāji. Nāc, es tev parādīšu to veco jūras vilku. Daudz laimes Nāc un nobučo viņu, cik tur trūka, viņš nekad vairs nebūtu sajūts, kā smaržo sievietes lūpas. Nu, apčau Faņu, to veco jūras vilku. Nu, Faņa, es tev lūdzu, nu. Jā. Es pirmo reizi mūžā esmu uz laukiem. Visi cilvēki te ir tādi nopietni un mīļi. Es gan nekad nespēju būt nopietna. Es vienmēr esmu iemīlējusies. Es mīlu cilvēkus un mūsu grandiozo dzīvi. Vai tas taisnība, ka jūs nēģus makšķerējāt to vilnas cimdiem? Tu taču nedusmojies, ka es atveļu tos puikas. Albīn, Man viņiem gribējās sagādāt prieku. Albīn, ja tu pats nedzirdi, tad neaizmirsti citus. Kā, vai tevi, es neaizmirstu. Tu ielēj, mamma. Mamā, kas te teiks savēc? Ai, priekšniek, man vajadzētu jūs glābt. Ir jau vērsts diezgan. Ir labi. Pietiek slavināt jubilāru, man māsa vēl nav nekāda vecena. Es paceļu glāzi par Stepu. Par to, ka Ments negrauž viņa klasisko degunu. Pro. Heidat. Nu, Stepu, gan es darēju ko. Padomā nav limonādi.
uz stūķiem tos guņus fanīt pēc iespējas vairāk. Vienreiz uz laukiem tikus, taču saimīt tos vitamīnus. Jā. Vai jau līdī nav jāsaudzē? O, pārējais te pieraujiet dubult mērla iekšjūt. Tu step tagad izstāst, kā tā jūs tupelīs nogāja dibenā? Nu, es saprotu, bija lēdus, bet kā tu īsti ķeprojies? Bet tie 3? Es varu galvot, ka viņi kājās šņāc. Tas ir kolosāli. Step, jums bija ļoti augsti. Tu zini, Step, taisnība ir tai vecie latviešu tautas parunai. Kad šnabs galvā, tad prāts tu zini, kur. Nu, izstāst, Step, kā tur īsti bija. Tas ir šausmīgi. Un ja nu viņiem visiem 3 palika mazi bērni? Eju, Step, vecais, tu neesi ieķēries pa daudz ko? Steps nav piedzēries. Par albatros jums nav nekāda daļa. Tā ir mūsu darīšana. Es paceļu glāzi par to, lai Steps drīzāk atgrieztos mūsu pulkā. O, priekšniek! Pārreiz, Step, citādi tu staigā kā tāds dievu nepieņemts. Albīna, tu liec viņu mierā. Ko tu liec viņu mierā? Ko tu zini par jūrnieku dzīvi? Es, piemēram, 4 mēnešus nodzīvoju uz Džordža sēkļu. Step, tu piecelies un pasaka, ka īsti jūrnieki nevēl nebaidās. Maini. Puikas, es apsolīju mammai aizvest jūs uz mājām. Paldies, labvakar. Alaukar, ejiet vien, bērni, ejiet vien. Stepai, tur rīt es ļoti aizņemts. Man vajadzētu tik līdz pilsētai. Step, tu vari? Step. Nu, labi. Kāpēc ne jau vajag? Nē, tā nav vairs dzīve. Man ir apnicis viņu pierunāt un vārdot. Mēs visi strādājam, visi kaut ko darām. Nu, ko tu runā? Jums ir viegli runāt. Bet man ar Stepu. Nu, ko tu skaties, kapteiņa kundze? Vai es tev vīru noslicināju, vai es vainīga Steps palika dzīves? Ņem viņu sev, jo tu vari ņem. Tikai vēl tu tagad no Stepa ko gaidi. Erika, es tavā vietā nebūtu tik dūmja. Ar labu nakti. Ar labu nakti, ar labu nakti. Nu, neflamējies, Maršal. Mieru, tikai mieru. Džordžs Sēklis. Nu, beidz te slapināties, beidz. Jefiņš. Ne jūrnieks. Tādu kā viņu, es ar savu kalnu nemainītu pret vienu Stepu. Paklausies pustopu. Strīpiņš uzšūs, mērkaķis. Mērkaķis un vairāk nekas. Paklausies tu! Es uz tev cietā pauru malku var skaldīt. Paklausies pustopu, tu tinies uz mājām, ja? Tinies projām! Zinu, ko es tev pateikšu. Abi jūs esat vienādi. Kā viena zvejnieka sieva par savu vīru. Izbeidz, taču man nevajag. Mērkaķis to ir! Mājā! Tinies projām tu! Mājā! Iznāc ārā! Ej, mājā! Muti tu tūri! Mērkaķis! Mājā, beidz!
Ērika. Ērika, es laikam vairs nekad neiešu jūrā. Es nevaru. Es nevaru. Varbūt tās ir bailes, es nezinu. Un vēl, man tev ir jāizstāsta. Viss, kā tas bija. Simtām reižu esmu no sievām jau to dzirdējusi. Ērika! Ērika! Man tev ir jāizstāsta. Man tev ir jāizstāsta, citādi atšķiršana vairs nav nekāda dzīve. Jā, Step. 4 mēnešus tie visi būties, Step. Cilvēks smējas, tā vairs nav dzīve, Step, man ir kaut kas. Tā vairs nav dzīve. Ērika, nu es saprotu, ka tā vairs nav nekāda dzīve. Ērika, nu nevajag. Ērika, nu es mēģināšu, nu. Labrīt. Labrīt. Tu varēji braukt mums līdzi. Brauc vien. Nu, neāksties. Ej, saģērbies un braucam. Saģērbies un braucam. Brauc, Step. Vismaz vienu dienu tu būsi citos cilvēkos. Step, iedod man pabraukt. Nu, labi. Lai notiek. Step, mums ir jāprunājas. Mums? Par ko? Es ilgi gaidīju šo dienu, kad tu vēl nekā nenojauti. Kad Arnolds vēl bija dzīvs, un kad tu ziemā viens pats izpildējis, saprat, ka tas ir mans liktenis. Ērika tevi nemīl. Viņa tevi nesaprot, Step. Step, tev neviens nav. Tu esi dūma. Labi. Labi, ja tu nevar aiziet no savas Ērikas, tad tu nāks pie manis. Tu nāks vienalga dienu vai nakti, kā tu tikai vēlēsies. Step. Janina. Step, es darīšu absolūti visu, ko tu vēlēsies. Janīna. Step. Janīna. Step. Janīna, nu Brauksim ko tu... tikai projām no Krastups, es tev lūdzu. Janīna! Es tev lūdzu. Vai tu gribi dzirdēt Arnolda pēdējos vārdus? Viņš teica, es palikšu te, viņš teica. Bet nedomā, ka tu savu Ēriku mīli vairāk nekā es savu Janīnu. Bet ko tu darīji? Es? Jā, tu ielici višņu putrā un izpeldēji.
Bet Arnolds palika. Arnolds palika tāpēc, ka viņš neprata peldēt. Tu melo. Viņš neprata peldēt, viņš tagad tāds kaķis. Viņš baidījās no ūdens. Zini, ko viņš teica savējiem? Viņš teica, vīri, mēs turēsimies līdz pēdējam. Bet pats viņš tikai trīcēja par savu dzīvību. Tāpēc, ka viņš bija zaķa pastalu step, un es viņu nicināju, es viņu ienīdu par to, saprati? Tu melo. Gulēdams pie manis, tu būtu zinājis, kas ir sieviete. Brauc. Nu, brauc prom! Brauc pie savas Eriks vienalga, kur brauc! Brauc prom! Pasulīt! Brauc! Sveiki, Step! Sveiki. Līdz šai dienai es nezināju, ka dāmu sabiedrībā esmu tik populārs. Es to zināju jau sen. Nu jā. Citi jau vienmēr zina par mums vairāk nekā mēs paši. Uz kurien tad brauksim? Uz priekšu, Step! Viss jau ir ļoti labi, bet vai jūs tomēr nepateiktu? Kas es esmu? Urzula. Kad es vēl mācījos Krastupes skolā, daudz meitenes uzskatīja jūs par pašu vīrišķīgāko vīrieti mūsu ciemā. Vismaz šajā ziņā izrādās mums visām bijusi taisnība. Kas izrādās taisnība? Par vīrišķību. Es visu zinu, Step. Atvainojiet. Mēs tūlīt spēlēsim jūsu, lai jūs nebūtu ar mieru. Vai var palūgt? Lai nu. Jā. Jā, kafiju un konjaku mazliet. Bet varbūt Krastupes skolniecei arī ko stiprāk. Paldies, tikai kafija. Un tad tas ir viss. Jūs nebaidāties iedzēst braukt ar mašīnu? Es pietiekoši esmu baidījies no visa kā. Jūs? Jā, jau bērnībā es baidījos kāpt uz jumta. Kad puikas rāpās kokos, es bēgu mājā. Pēc tam vēlāk es no daudz kā iemācījos baidīties. Nu, bet no manis. Jūs taču nebaidāties? Kad es uzzināšu, kas jūs esat, tad viss būs kārtībā. Labi. Es pamēģināšu. Es drīz būšu atpakaļ. Tikai neaiziet, Step. Es jūs ļoti lūdzu.
Sveiks, Step! Sveiks. Jā, man būtu prātā nenāc, ka tev ir tāds ķēriens. Erika kūpenētā vai reņģīts, bet tu... Aizveries. Erika šogad paliek 5 gadus jaunāk. To tu vismalki izdomājis. Nu jā, bet Urzula vēl jaunāk. Tu viņu pazīsti? Netālo muļķi, Step. Dzer. Nē, paldies, es nedzeršu. Es dažu labu meiteni tā es palaidu garām. Tāpēc man ir princips tāds lietas jādara skaidrā prātā. Tev ar Urzuli citādi. Tu ar to savu slīkšanas iesits pamatīgi kapitālu. Sevišķi pie dāmām. Faņi kā bez prāta pēc tevis. Tagad Norda Urzula. Gundara māsa? Nu jā. Tikai Gundaram neizdevās izpeldēt. Jā, es nesaprotu, kā viņi ar tevi var. Līdz šim te viņu uzskatīja par kārtīgu meiteni. Aizvāciet. Šito riebekli citādi es viņu... Bērni, te pie mums tā nav pieņemts. Aizvāciet. Tūlīt dziedās Urzula, bet tavu dziesmiņu ir nodziedāt švādi ir. Good night. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, oh, keep me so mean, very mean, so woman, there I will, they say. I get to keep you say so. I have to ride with the loud and go. That's right! Priedes sakne, kas naktī pārtrūks, kā zelta dzīsla, kā zelta ādere, būs priedes dzīve un tava dzīve uz mūža svāriem, kas mirkļus svēr. Caur melnu dzīli, caur baltu smilti, to zelta mirkli, to paņem paies garām, vai smagā bēda tevi vēl ķers. Vienalga krastā, vienalga jūrā, kāds tavu mūžu uz svariem svērs. Caur melnu dzīli, caur baltu smilti, to zelta mirkli, to paņem sev.
Es jums gribēju sagādāt prieku. Paldies. Varbūt jūs esat laba meitene, bet no dzīves. Es daudz ko saprotu, Step. Gundaram šī dziesma būtu patikusi. Viņš ļoti mīlēja jūru. Man liekas. Jā. Mīlēju jūru. Es šovakar braucu uz jūsu mājām. Varbūt kaut ko pateikt veciem Nordam. Steps? Jā, es tev negribēju traucēt. Es tūlīt braukšu prom. Nekas noticis? Nē, nekas. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Labvakar. Labs vakars, Nord. Ienāc pie manis uz brītiņu. Labi. Nāc iekšā. Apsēsties. Ak, vai. Es visādi pa šito laiku esmu izdomājies. Tu jau zini, par ko es runāju. Jā. Es esmu viens palicis. Urzula jau neskaitās, viņa ir sieviete. Māte nebija priecīga, kad Gundars nāca pasaulē. Mēs esam pārāk veci, viņa sacīja. Bet iznāca citādi. Tev nav kāds papīrs. Ir cigaretes. Nu, cigaretes. Neesmu jau nekāds pīpams. Jā, tā. Āta teica. Jāsteb. Jā. Es te par Gundaru ieminējos. Nu, kā viņš tur? To nakti. Vai viņš nepalika par lupatu? Gundars tu prasi. Ja nebūtu bijis Gundara, kad sāk nākt ūdens, Gundars uzreiz metās rūmē. Nevienam citam tas neienāca prātā. Ja Gundars neizmest no kubrika tās glābšanas jostas, tad nebūtu viņš tik daudz noņēmies ar visām tām lietām. Tas dūlais puika gribēja uzlikt plāksteri. Tad laikam jau. Nu, kur tu viens tādam loham uzliksi plāksteri? Nu, bet kā viņš tā? Viens pats? Es jau teicu, mēs visi bijām tā kā apstulbuši. Blūms šāva raķetes, Vākans. Jā, Vākans gribēja palīdzēt Gundaram. Un tad tas notika uzreiz. Jā, redz, kā iznāk. Viņš negribēja iet jūrā. Kā apdausīts bija. Var jau būt, ka kaut ko nojauta. Urzula domā, ka Gundaram jūra patikusi. Nav tiesa tās visas Urzulas pasakas. Gundars no jūras bēga. Piemetas cilvēkam tāda baile. Ar prātu viņš saprot, ka baidīties nav no kā, un tomēr baidās. Citam tā ir tumsa, citam vientulība kā nu kuram. Ir tādi, kas nevar uzkāpt mastā, baidās no augstuma. Kā nu kurš. Gundars baidījās no jūras.
Es tev ticu, Step. Nevienam citam pat nebūtu ieprasījies. Labi, ka līdz beigām Gundars visu saprata. No viņa būtu iznācis vīrs, Step. Jā, Nord. Es domāju, ka būtu. Ar labu nakti. Nākošreiz, kad atnāksi, mēs iedzersim šņābi un runāsim par kaut ko citu. Labs ir, Nord. Step, tu zini, ka es biju kļūst vienkārši traka. Step, es domāju, ka tev viss jau ir vienalga. Godvārds, es domāju, ka tev visas manas pūles iekārtot mūsu dzīvi ir kļuvušas vienaldzīgas. Man likās, ka tu esi slinks. Ka tu negribi strādāt godīgu darbu. Man bija kauns, ka es esmu tava sieva. Jā. Godvārds, es nevarēju cilvēkiem acīs skatīties. Viss ciems taču par to vien runāja. Un es tiešām domāju, ka tu esi glābis tikai savādu un pamets draugus nelaimē. Ak, es muļķe. Es te visu būtu pārdevis, aizbrauks pie mammas un nekad nebūtu atgriezies. Vai tu saproti? Ko tu? Step, es tev būtu izdarījis. Es to izdarītu, tici man. Būs jau labi. Step, es padomāju, ka tu aizies pie tās Janīnas. Step, es zinu, ka atkal viss būs labi. Es varēšu tev atkal gaidīt, Step. Step, te vispār ir taisnība. Dzīve bez bērniem arī nav nekāda dzīve. Sveiks, Stepo! Sveiks. Sveiks. Nu, piemeties kaut kur. Priekšsēdētājs teica, lai mēs mazliet pagaidot. Kāpēc? Vai es varu zināt. Mums tāds maz darbiņš. Tu nenāksi. Rāpies augšā. Ejam, meči. Ko tu saki par šito? Par ko? Par šito. Vīri tev gaidīja, un tad kādu rītu šis te uzradās. Bet ne jau katrs savu kapakmeni var noslīcināt jūrā. Vīri ķerās klāt. Veči. Reize. Tagad piesēžam un ieņemam vienu paudu. Tagad pie ostas vārtiem tai plakātā jūra mana. Jūra! Sveicos katru rīt. Panāc kāpās pretim. Mani sagaidīt. Vēl kādu izdomājuši gan. Šē, ieņem. Tu zini, mūsu priekšsēdētais Kvelde, dievkociņš, gribēja to tavu akmeni iemūrēt savus vasarnīcas pamatos. Patiešām. Jūra.
Prātā neķer un neguli. Ko tur guli? Tev apzaks, tad tu redzēsi. Lai zog. Lai zog, jā. Nu, ko čurni? Ko čurnu? Jābrauc ārā jūrā. Nemuldī. Nu, kāpēc man jāmūl? Kāpēc jāmūl? Stepam jāiet ģēt uz kantoru. Man jābrauc jūrā vecam vīram. Ko tu darīsi? Krastā nav neviena cilvēka. Nu, kas tas ir bet cilvēks brauc jūrā? Tā tikai tāda mērķošana. Kāda tā? Nu, es viņam parādīšu. Pagaidi, Step, pagaidi! Pagaidi, Stepu! Pagaidi. Es viņam parādīšu. Es tam dievkociņam parādīšu. Labdien! Sveiks! Nāc, Step! Iepazīstieties! Labdien! Ak, tad tāds jūs izskatāties, biedra Stepiņ. Esmu par jums dzirdējis. Ļoti patīkam, biedra Stepiņ. Mans uzvārds Lauva. Ministrijas flotes kapteinis. Sēdies, Step! Es jau nosmērēšu tavus ministra krāsas. Sēdi droši! Es vienreiz visu šo butforu izvedīšu pa logu. Godvārds, es to izdarīšu. Nu, kā jūs jūtaties, biedra Stepiņ? Paldies, labi. Vai pa šiem mēnešiem labi atpūtāties? Ko viņam no manis vajag? Nu, tā jau ir vīra valoda. Tātad īsi. Pirms 2 nedēļām ūdenslīdē nogāja lejā apskatīties jūs nogrimušo kuģi. Pirmkārt, mēs cerējām atrast noslīkušos zvejnieks, lai varētu tos cilvēcīgi apglabāt. Otrkārt, apskatīties, vai jūsu kuģīte nav iespējams izcelt. Tas izrādās ekonomiski neizdevīgi. Kas nav izdevīgi? Nav izdevīgi apglabāt cilvēkus? Es domāju kuģi, bet cilvēkus ūdenslīdē neatrada nevienu. Kādas ir jūsu domas, kur tie varēja palikt? Par Ansu es jau stāstīju. Bet tie 2? Es nezinu. Varbūt Virpulis viņus aizrāva līdz, kad kuģis grima. Es nezinu. To arī es kādas 4 reizes pārpeldēju pāri tai vietai, bet tā arī... Piedodiet, bet kāpēc tad jūs tas Virpulis? Tikai lūdzu saprotiet mani pareizi. Es negaidīju, kamēr kuģis aiziet dibenais ieliec jūrā pirms tam. Bet pārējie? Tikai lūdzu padomājiet. Man nav ko domāt. Vai pārējie tajā brīdī atradās uz klāja? Jā. Visi? Bet Gundara Norda tēvam jūs esat stāstījis, ka viņa dēls tajā brīdī strādājis zivju rūmē. Gundars bija rūmē, viņš vēl gribēja kaut ko glābt. Pēc avārijas jūs vēl paskaidrojumā par to nemanījāt ne vārda. Es to atcerējos tikai vēlāk. Ja Gundars Nords būtu bijis zivju rūmē, ūdenslīdēji būtu viņu tur atraduši, bet viņa tur nebija. Es nezinu. Cilvēki šādos gadījumos parasti turas cits pie citam. Es nezinu, kā tas ir parasti. Man tā bija pirmā reize. Un jūs nobijāties, pametāt darba biedrus. Gundars Nords bija jauns puisis. Pēc jūsu vārdiem spriežot, viņš gribēja glābt kuģi, bet jūs... Vēl klausās. Cik ilgi mēs gaidīsim? Veldes sūti, Stepu šurp! Es tev iedevu botāniķeri. Es saldu vēl to botāniķeri, man vajag Stepu, saproti. Tu zini, kā cilvēkam tagad ir ap dušu. Pustab! Ko? Step šovakar jūrā neies. Kaut šokar ne, bet rīt. Pagaid, Step. Arī rīt Steps jūrā neies. Vienreiz lieta ir jānoskaidro. Nedaudzies, Pustab! Ejiet jūrā! Step, es taču tev redzu cauri, bet skaidrībai jābūt. Citādi es nevaru tevi jūrā laist. Viedrlau, es jūs pavadīšu līdz mašīnai. Step, tu man pagaidi. Uz redzēšanos, biedra Lauva. Pagaidi, Step. Iesim iekšā, parunāsimies. Nav ko runāt, tu jau man visu pateici. Es šodien sarunāju daudz ko lieku, bet ja tu katru reizi runās pavisam ko citu, man būs grūti par tevi cīnīties. Kas nu tu par cīnību? Kāpēc tu šodien meloji par Gundaru? Tas ir donkihotisms. Veco Nordu varēja nomierināt pavisam citādi. Tādēļ jau nevajag rakt sev bedri. Ej mājās, priekšsēdētāji. Citādi tu dabūsi pirkt jaunas brilles. Es nebaidos, bet patiesībā jābūt. Patiesībai? Patiesība ir tā, ka es sev pa nelēm esmu palīdzis dzīves.
Bet dzīvam būt tas nemaz nav tik viegli. To tu var man ticēt. Bet tāpēc taču nevajag padoties, Step. Ja vajadzēs viss mūsu kolhos. Kā tad? Visi pārstās pelnīt naudu, lai aizstāvētu cilvēku, kurš savu dzīvību glābdams nenoslīd kopā ar citiem. Tu te vēl esi jauns un muļķis. Es nebrīnīšos, ka kādā jaukā dienā arī tev nolauzīs sprandu. Tu domā, es neredzēju, kā tu trinies uz tā savu priekšsēdētāju krēslu, kad rīģenis sāēdies. Kas noticis, Step? Nu, apsēdies. Es atnācu tev pateikt, tu neņem vērā tās cūcības, kuras es tev pirmīt sarunāju. Tu jau esi lāga zēns, bet varbūt tiešām ir tādas lietas, kuras tu nesaproti. Un tāpēc es atnācu tev Zvani Ērika. Meklēji. Tas ir pats grūtākais gājiens, to es atstāju pēdējo. Es tevi pavadīšu. Nē, te man diemžēl neviens nevar palīdzēt. Redz, tu saki, mēs visi kolhos, mēs visi kopā. Bet ir jau sasodīt daudz lietu, kuras jādara pašam. Pats grūtākais vienmēr paliek pašam. Ērika, tas jau vienīgais, kas man vēl palicis. Ērika! 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 Step, tu savus draugus esi pelnījis nelaimi. Tu glābi tikai savādu. Man ir kauns, ka es esmu tava sieva. Es negribas cilvēkiem acīs skatīties goda vārds, Step. Es aizbraucu pie mammas un nekad šeit vairs neatgriezīšos. Nekad, Step. Rebs galva, ko? Jā, lai te strādātu, vajadzīgi nervi. Emocijas jāatstāja te apakšā. Es traukšā šampāniet esmu dzēris, kad vasarā gaili likām laktā. Jūs sakāt bez emocijām? Un dzels nervi. Es esmu izlēms. Es strādāšu tornī. Bet jūs jau neesat pajautājis, ko esmu izlēms es? Jūs? Es te pagaidām nosaku, kurš kāps, kurš nekāps un kurš nekad nekāps tornī.
Ļoti patīk, ka man sauc Steps. Man ir jāstrādā tornī. Man tas ir nepieciešams. Redziet, Step, jūs esat no tiem, kurš pagaidām nekāps tornī. Bet, ja jums šis darbs ir nepieciešams, nu tad kādu laiciņu vajadzēs pastrādāt te, uz mīļās zemītes. Šo te pienest, šo te pacelt. Bet pavasarī, nu tad mēs pamēģinātu. Es esmu ar mieru. Labvakar. Labvakar. Sakiet, lūdzu, vai Urzula šovakar dzied? Urzula? Urzula?
šovakar būsit viens. Tas, diemžēl, nav atkarīgs tikai no manis. Un tomēr. Kas jums par daļu? Ejiet, tur jūs jau gaida. Priedes sakne, kas naktī pārtrūks, kā zelta dzīsla, kā zelta ādere, būs priedes dzīve un tava dzīve uz mūža svāriem, kas mirkļus vēr. Labrīt, Step. Labrīt. Jūs nepriecājaties, ka mēs atkal satiekamies? Kāpēc ne? Es priecājos. Ziniet, ko sēdieties? Es jūs aizvedīšu. Jūs gribējāt kaut ko teikt? Es jūs meklēju. Bet Rīga jau ir liela. Es jūs arī meklēju. Es zināju, ka mēs satiksimies. Kā jums klājas? Laikam draņķīgi. Kā tas ir? Es nevaru ar jums runāt, kad es vadu mašīnu. Nu tad uzaiciniet mani ciemos. Jūs taču nebūsiet no jauna apsievojies, Step. Labs vakars, Krist. Sveiks, sveiks. Mums ciemiņi. Labvakar. Nu tad ejiet vien droši iekšā. Rīkojies kāds pieklājas. Lūdzu, lūdzu, nāciet iekšā, nebaidieties. Nu, te nu es pagaidām dzīvoju. Jūs ejiet Nu tad dziļāk. man jāiet projām. Nē, kāpēc, Krist, nu patiešām... Nu, mēs taču te tikai kādu stundiņu pasēdēsim un... Ak, stundiņu. Nu labi. Es iziešu paštūrēšu sniegu. Jūs sēdieties, lūdzu. Tēja ir atdzisusi. Paldies, Krist. Es ilgi jūs meklēju, Step. Tēvs man lūdzu pateikt, ka jums visu to nevajadzēja uzņemties. Tikai nākošajā dienā viņš to saprata. Bet tad jau bija par vēlu. Tagad viss ir par vēlu. Daudziem klājas vēl grūtāk, Step. Pie tām paši viņi sev tādu dzīvi nav izvēlējušies. Sākumā es arī domāju, ka man ir taisnība. Bet pēc tam... Tagad iet kā pa mežu. Lūdzu, sēdieties. Kā pa mežu. Ne gala, ne malas. Lūdzu, cienājieties.
Paklausieties, Step. Kad es biju mazais, kādreiz jūrā pa ledu iegāju meldros pie mūsu mājām. Iegāju un apmaldījos meldru mežā. Straudāju saucu, bet neviens man nedzirdēja. Visapkārt tikai čabēja meldri. Es skrēju un domāju, ka nekad vairs neredzēšu cilvēkus. Un tad es paskatījos uz debesīm. Turpat netālu stāvēja vecās skļavas un mājas skurstenis, no kura cēlās dūmi. Es nevarēju palikt krastupē. Es zinu, Step. Jā? Diemžēl mums tikai liekas, ka mēs kaut ko zinām viens par otru, bet īstenībā... Tikai stētnieks nu gan no jums nekad neiznāks. Es jau nemaz arī tas neesmu. Krists ir vecs, viņam tie sniegi būtu jāšķūrē, bet... Viņš man ielaiž šī istabā, un tāpēc man taču arī kaut kur ir jādzīvo. Brauciet prom no šienes, Step.
Tas tavs kaķītis. Mans kaķītis. Un kā viņu sauc? Runčuks. Rončuks, pončuks. Jā. Nu ko? Tavs runčuks, pončuks pelis ar ķer? Neķer. Neķer, ko? Redz, kāds rezgals. Es tevi visu rītu gaidu. Sakrāmies savus pendeles un braucam. Taisies. Vakar izskaloju tev brāli. Tu pasaki tam pilsētas jefiņam, ka viņš mūs aizvedīs. Un pēc tam, lai viņš dara, ko grib. Taisies. Tu ilgi biji projām, Step. Ilgāk par mani. Man tagad sirds ir mierīga. Gundars ir atkal pie mums. Tas ir labi, meita, ka tu Stepu atvedi.